vēlos lūgt sabiedrības aktivitāti un iesaisti pret vēja parku izbūvēm, jo tas skar mani personīgi, manu ģimeni, manus kaimiņus, iedzīvotājus skar, kas apkārt šeit dzīvo tuvumā. Lieta ir tāda, ka no mūsu robežas 800 metrus uz priekšu tiks uzbūvēts vēja parks. Un es esmu izpētījusi informāciju, sarakstījusi pilnībā, kā tas negatīvi ietekmē cilvēka veselību, kā tas vispār sabojā dabas ainavu, izbojā vispār dzīvniekus, tur nositās arī putni. Dēļ šīm vēja turbīnām troksnis milzīgs, un lieta ir tāda, ka šīs turbīnas vēja parkus varēs redzēt 30 km attālumā, bet lieta ir tāda, ka es dzīvoju tātad ļoti tuvu šim vēja parkam, un tad tie ir 800 metri, kas man liek patiešām liekt bažīties par to, un dienu un nakti visu laiku būs troksnis, infrasarkanais starojums, būs magnētiskais lauks, un es lūdzu jūsu uzmanību veltīt, 3 sekundes laika, lai parakstītu pret vēja parku izbūvi, jo tas skar ne tikai mani, bet arī vispār, tas būs arī pa visu Latviju. Tāpēc katra balss ir no svara, lūgums nobalsojiet, jo mēs šeit it kā dzīvojam mierā klusumā, neskartā vidē, bet dēļ vēja parkiem šīs viss vairs nebūs. Tāpēc lūgums nobalsojiet pret vēja parku izbūvi.